motorus un fiziskus traucējumus. Ja? Sajūtu traucējumus, arī fiziskus traucējumus. Šī slaidā man bija svarīgi viņu ielikt, jo šis slaids, manuprāt, ļoti labā veidā parāda to, kas ir viena no tādām mākslas terapijas esencēm. Un šis te veids attēlot savas grūtības, savas emocijas, ir veids, kādā paust uz ārā. Ja, tātad mēs profesionālā valodā lietojām šo terminu izstrādāt ārā no sevis visdažādākās jūtas, kas mūsos dzīvo. Ja, viņas nevis akumulējās mūsu iekšējā pasaulē, bet tieši uz ārpusi. Un visbiežāk māksla piedāvā šo iespēju, ja priekšrocību ir tad, kad emocijām nav vārdu. Un mēs pat neprasām, ja, lai verbalizētu tās savas problēmas. Var pilnībā palikt pie tā, ka kaut kas ir attēlots. Un vēl nav noformulējušies ne vārdi, ne domas, nekas. Ja. Varbūt būs pēc nedēļas, varbūt būs pēc pusgadu noformulējies verbāli. Un mākslas terapijā radītie tēli savā veidā skatītājiem, kas ir mākslas terapēts, bet reizēm, protams, tā ir arī vesela grupa citu dalībnieku. Viņi skatītājiem it kā nodod ziņu, no angliski izziņu, ja, message, kad mēs nosūtam ar telefonu, kas savā jēgietilpībā ir krietni kompaktāki un uztverami simboliskā veidā. Tad, kad senajās ciltīs, vismaz Āfrikā, kā man tagad nosaukt īstiem piezemiešiem, kad viņi īstenoja kaut kādas rituālās dejas vai attēloja kaut kādus simbolus uz sevis, ārpus sevis, ap sevi, ja? Tad viņiem būtu nepieciešams, lai otram izstāstītu, ko tas nozīmē, būtu nepieciešams vairākas dienas, lai verbāli pastāstītu, ko tas nozīmē. Kāpēc viņi īsteno rituālo deju pirms viņi dodās medībās? Un kas tur ir, kāpēc tieši ap šito viņi dejo, ja? Un ko tas priekš viņiem nozīmē? Lūk, un tāpēc šis te mākslas tēls ir krietni kompaktāks, ja, un uztverams simboliskā veidā. Šādi te ir mākslas terapijas arī darbi, kuros atspoguļojas vienkārši cilvēki jūt atbrīvošanās, te ir dusmu atbrīvošanās. Jā, un tātad man vienmēr ir paticis šis te Ternera zinātnieki, kurš vairāk, 10, tātad vairāk gadus dzīvoja kādā no Āfrikas ciltīm, un viņš novēroja darbībā šos afrikāņu dažādos rituālus un simbolu lietojumus. Lūk, tātad, kā ir teicis arī viens pacients, dažkārt vienkārši nav vārdu un māksla runā bez viņiem. Un nevajag viņus speciāli radīt, lai tikai būtu par ko runāt un aizpildīt klusumu, ja? Tādi dažādākajām skaņām. Var vienkārši paklusēt pēc tam, kad tā māksla ir radīta. Un tuvojoties jau tam stāstam uz beigām, es gribu tādu nelielu apkopojumu par to, kas tad ir un kas nav mākslas terapija. Tāds viegls, pavisam vienkārši formulējumi. Un tātad mākslas terapija nav izklaide. Mēs neizklaidējamies vienkārši tāpatās, ka mums gribās kaut ko skaistu uzzīmēt vai attēlot. Un tā drīzāk būs tā mākslas tā nodarbība, mākslas apgūšana. Un tā nav arī laika kavēšana, bet tā attīsta pieredzi, jūsēju pieredzi. Pašizpausme tā izsaka jūsu emocijas. Mākslas terapijai nav nepieciešama mākslas izglītība, lai jūs varētu izveidot šo mākslas darbu. Tad, kā es teicu, viņš 30, 60 minūtēs tiek radīts, 40. Protams, ar eļļu jūs nepastrādāsiet, ja, ar eļļas krāsām, jo tas prasa laiku, tas prasa tur dzēst nost, tad atkal veidot no jauna, gaidīt, kamēr nožūst. Un tas praktiski vienkārši tas paņem laiku. Un mākslas darbs vienmēr atšķirās no mākslas terapijas darbās. Mākslas terapijai nav nepieciešama mākslas izglītība, un tā nav mākslas kā prasmes apgūšana vai nodarbība. Tā ir iekšējās pasaules izpausme, nevis ārējās pasaules attēlošana.
Un mākslas terapija nav vērtējama. Tajā klients, viņa mākslas darbs ir unikāli, neatkārtojami un vērtīgi. Mēs nevērtējam pēc principa labi, slikti, smuki, nesmuki, pareizi, nepareizi. Drīkstēja šitā zīmēt, nedrīkstēja. Bieži vien es saskaros ar cilvēku jautājumiem par to, drīkst zīmēt šitā, drīkst zīmēt vēl kaut kā. Es saku, kurš jums var pareizi parādīt, kā pareizi ir jāuzzīmē mīlestība, kā pareizi jāattēlo dusmas, kā pareizi jāattēlo jūsu esošās attiecības par to cilvēku konkrēto, par kur iet runa. Un mākslas terapija nav interpretējama. Ja? Kā es teicu, mēs izsakām asociācijas, mēs izsakām pieņēmumus, hipotēzes, bet mēs neinterpretējam. Tas ir tas un tas. Klients pats par to pastāst. Un līdz ar to klients tiek iedrošināts atklāt sevī notiekošos dinamiskos procesus. Un par pašu darbu, kas tas īsti ir. Šo darbu, ja produktu, kā mēs reizēm sakām, tas ir varbūt tiešām ļoti apjomīgs kaut kas, reizēm ir, kā es teicu, sporta zāles, skolas, ja, tiek noklāt ar papīru, un tas ir viens darbs, uz kur ir arī attēli. Tas ir lapas tiek liktas klāt, jo uz vienas, nevar attēlot. Citreiz ir trīsdimensija dažādi objekti, kas ir milzīgi, lieli, un tās ir kādi, cits atnes, viņam saka, aiziet, atrodiet kaut kādu šo kasti, lai jūs varētu viņu veidot, ja, aplīmēt ar dažādiem attēliem. Viens atnes lielu televizoru kasti. Ja, lūk. Jā, tad jūs saprotat apmēram, par ko ir runa. Tātad šis darbs ir reāls taustāms izjūta atspoguļojums, multisensors, un to var turpināt sēriju veidā. Ja, pusgadu no vietas, vienu, 3 formātu attēlot. Un tur ir tik daudz lietas, tur kārtas un nezinu kas. Tātad tas ir idejas atspoguļojums. Kaut kāda konkrēta šī autora ideja, viņa priekšstats, viņa izjūta, tā var būt kaut kāda autora būtības daļas iemiesojums, ja? Mūsu kaut kādas personības daļas iemiesojums. Reizēm mēs attēlojam savu veselo daļu, reizēm attēlojam savu slimo daļu. Ir cilvēki, kur attēlo tiešām savu dvēseli. Attēlo to, kā šī dvēsele ir piesārņota. Ja? Ir viens no tādiem ļoti spilgtiem, kas man ir palicis atmiņā, viena sieviete attēloja jūras krastu, dzeltens smiltis, zils ūdens apakšā, un tas viss ir ar piķi. Ziniet, kad naftas katastrofa ir notikusi, kāda izskatās pludmala. Lūk, tāds šis te attēls, ja, kad viss ir tāds ar melniem tādiem traitiem piķi nosmērās. Bet ir redzams apakšā tās gaišās krāsas. Cits attēlo tad, kad šī dvēsele ir ievainota, attēlo sevi tādā, tas ir ļoti izplatīts tēls. Ja, es negribu, lai jūs ietekmējaties no tā, bet vienkārši tā droši vien esat kaut kur arī redzējuši, un vēl rītdien būs pasaku terapija, tur arī daudz šo tēlu izmanto. Vēl kašķējam nemirstīgajam bija viņa spēks kaut kur olā, trešdaļām valstīm, trešdaļām zemēm. Ja? Un cilvēki mākslas terapijā, tā, ka viņa veseli ir ievainot, viņi sev attēlo tādā caurspīdīgā bumbā. Ir kā apkārt ir tāds stikla kupols, un cilvēks pats tur ir iekšā. Viņš sevi sargā. Ja? Ir laiks, kad viņam ir nepieciešams sevi šādā veidā sargāt. Un viņa sargāšana šī gadījumā notiek tādā simboliskā veidā. Un strādā viss, kam jūs ticat. Viena sieviete, lai dziedētu savu dvēseli pēc onkoloģiskas saslimšanas, mākslas terapijā izveidoja, arī pēc ārstēšanas, jā, onkoloģiskas. Viņa izveidoja māla figūriņu, sievieti, kas sēž, bet kājas ir tā kā saudušas kopā, kas viņu paralizē patiesībā, padara bezpalīdzīgu, bezspēcīgu. Un savukārt vidū šai sievietes tai figūriņai vēdera rajonā ir caurums. Bet stāstam nav tikai tā briesmīgā pieskaņa, stāstam ir arī tāda dziedināšanas pieskaņa, jo ko viņa ielikusi ir šajā te caurumā vēderā. Viņš
paliels tas caurums. Tā figūriņa reķina šitādi, jā. Šī caurumā ir ielikta telefona, fotoaparāta akumulators. Un tas ir simbolisks tēls, kas tai sievietē palīdz. Viņa ir tur, viņa ir ievainota, viņa ir šobrīd, viņa vēl nav vesela, bet viņai ir kaut kāds enerģijas avots. Ja? Un simboliski tas atrodās viņai klāt. Viņa tam tic, un tas enerģijas avots viņai dod spēku. Lai gan racionāli skaidrojot, ko jūs tur racionāli, Marijas, ko es tur izskaidrot? Neko es tur nevar izskaidrot. Ja? Kāda jēgas? Tāpēc, ka viņa to dara, tāpēc, ka ko es tur izskaidrot? Lūk, tātad tas var būt autora talismans. Un viņas gadījumā tas talismans bija šīs akumulators. Viņai tā ir tas ladiņš klāt. Tas var būt izjūtu uzkrājējs, tas var būt šo izjūtu atspoguļotājs. Ja, tāds tā kā uzkrājējs, tā kā konteiners, ja, kad ir, piemēram, dusmas, vai tur sazīmēts iekšā. Un ir šis dusmu konteiners. Un tas dod iespēju klientam pavērot sevi no malas, izsakot sevi trešajā personā, runājot par sevi, savām izjūtām un lietot personālu vietnieku vārdus. Tas, mēs stāstam par to, kas tur ir attēlots. Viņš vai viņa. Un tikai palēnām viņš pāriet pie tā, ka tas vispār stāsts par viņu pašu. Te ir arī viens darbs, kuru jūs varat redzēt, kā tas izskatās. Un tur nav nevēsts no tā, kas ir pareizi smuki, nesmuki. Ja? Mēs varam padalīties ar kaut kādām savām asociācijām par to, ko mēs tur īsti redzam, kā mēs jūtamies uz to skatoties. Bet tas ir viens vīrietis, kurš nāk terapijā, jauns vīrietis, kurš ir mieru dialīzes pacients. Un tas augšā kreisajā stūrī, tas ir viņa pirmais zīmējums, pēc tam sekoja vesela sērija un lejā ir pēdējais. Un mēs īsti nesaprat, protams, negāja runa par to, ka mēs sapratām, kas tas ir, bet tikai tad, kad viņš zīmēja pēdējo zīmējumu, šī pēdējā zīmējumā ir attēlotas viņa jau tāda izpratni par to, par ko viņam bija milzīgas bailes par pirmajā darbā. Pirmajā darbā tur ir tāds nāves bailes attēlots, bet savukārt otrajā ir viņa šie mieru dialīzes maisi. Ja? Un man pat prātā neienākt, ka tie ir tādi, ka tas ir tas. Un ja mieru dialīzes maisis ir šādā dzeltenā krāsā, tumšbrūnā krāsā, tas nozīmē, ka ir cauri. Savukārt, ja ir tajā gaišajā krāsā, tad viss ir kārtībā. Lūk, un tātad šīs viņa atziņas arī palīdzēja viņam, šis jaunais puisis bija atvadījies jau no savas ģimenes, lai viņiem nebūtu jāpārdzīvo, ka viņš nomirs. Un šie te manas terapijas darbi, pēc tam viņš nāca un stāstīja, kā viņš tomēr saprats, ka viņš atjaunos attiecības ar savu ģimeni. Viņš bija pateicis, ka viņam vairs nevajag biļetes uz koncertu, kas notiks pēc 2 mēnešiem, jums jau tas būs mirs. Ir pagājuši kaut kā 10 gadi kopš šiem darbiem. Tam vīrietim ir veikt mieru transplantāciju, viņam ir ģimene, viņam ir profesija, viss kārtībā. Bet tas nav noteikti tikai vienīgi manas terapijas nopelns, mēs padarbojāmies kaut kādu neilgu laiku. Un, protams, tas spēks izdzīvot sevi dziedināt lielākoties nāk no viņa paša. Vēlēties dziedināt sevi. Šeit ir mākslas terapijas tāds jaukais variants. Es jums drusku tāds briesmas stāsts sastāstīju, bet es jums varu parādīt arī bildes, kurās ir kaut kas priecīgs, kur notiek tā prieka vairošana, tāds arī sevis iepazīšana ar visdažādākajām metodēm. Un visiem šiem darbiem līdzi, es viņus varu tikai nofotografēt, bet viņiem visiem līdzi nāk arī stāsti. Jā, šādi apmēram izskatās mākslas terapijas darbs grupā, kur sievietes rada attēlo savas jūtas, attēlo savas emocijas. Ziniet, ir ļoti populāri sievietēm dažādi semināri velti laiku sev. Esat dzirdējuši tādu. Jūs esat pietiksējuši vai vīriešiem arī ir šādi semināri? Nē. Viņiem vienkārši šāds piedāvājums vispār netiek izteikts, ja? Bet nav jau veids, kā viņi tā komunicēt, viņi savādāk sports un tā tālāk.
Jā, bet, nu, lūk, tādēļ arī sievietes pārsvarā. Un, protams, tās metodas, kuras izmanto sievietēm, nu, vīriešiem ir citas atkal, jā, bet, nu, viņi mazāk kaut kā to visu. Viņi vairāk individuāli, jā, grupas, nu, nekad nav bijušas vīriešu grupas. Tāda izskatās apmēram šie darbi, kad viņām, nu, jūs redzat, mākslinieciskas prasmes tur netiek nekādā veidā sagaidītas. Jā, tādam nelielam pārskatam. Viss iespējamais, kas nu ir pie rokas, tas tiek izmantots. Jā, stāsti ir ļoti, nu, es laika trūkumu dēļ ietvaros, es stāstus nestāstīšu. Nu tā. Šādi izskatās arī tādas nelielas izstādes, kas tiek veidotas attiecīgi pēc mākslas īstenošanas. Nu, ar to es arī šito daļu gribu pabeigt, bet mums, nu, te bija tāda papildus informācija, kuru jūs paralēli tam, ko es stāstīju, gribat vairāk uzzināt, tad, protams, ir mājaslapa mākslasterapija.lv, kurā jūs varat smelties informāciju. Ir vairākas grāmatas, mēs kopā ar kolēģiem esam izveidojuši vairākas grāmatas, mācību grāmatas, tā skaitā par mākslas terapiju, par pētījumiem mākslas terapijā, par mākslu metodēm un tehnikām profesionālajā darbībā, kur viņas var izmantot, bet tā nav terapija. Par supervīziju mākslas terapijā, par darbu ar dažādām klientu un pacientu grupām. Ja, tātad ir diezgan aktīvs darbs veikts, lai izveidotu mūsu profesijai gan tādu akadēmisku pamatu, gan arī tiesisku pamatu. Bet, nu, mēs esam tikai ceļa sākumā. Un otra mājaslapa ir www.miervidi.lv. Tas ir centrs, kurā es šobrīd strādāju, bet kurā jūs pārsvarā varat sastapties ar teikustību terapiju. Ja? Tātad, nu, arī ar mākslas terapiju, bet Miervidos tad ir šī teikustība terapija. Nu, lūk, un šobrīd es jums, nu, es nezinu, vai man pietiks materiāls, ja? Bet, nu, pamēģināsim, ja? Man šobrīd ir plāns jums iedot vienu nelielu uzdevumu. Tie, kas grib, tie to dara, tie, kas negrib, nedariet. Ja? Neviens jums nevar ar varu piespiest darīt kaut kādas lietas. Un tātad šī metode, var jau būt kāds no jums to jau ir pamēģinājis, bet es domāju, ka tas būs ok šajā reizē. Un, lai tātad divi uzdevumi, vienas darbības ietvaros pati darbība un otrs uzdevums vērot to, kas notiek ar jums šīs darbības laikā. Pievērst uzmanību savām domām, savām jūtām, savām sajūtām varbūt tās. Ja? Un tātad uzdevums ir sekojošs. Es jūs aicinātu, nu tie, kas vēlās, ja? Paņems vienu papīru lapu uz diviem. Jums tur ir tie galdiņi, ja? Priekšā, tie atklāžamie. Un tātad jūs paņemsiet vienu papīru lapu uz diviem, un jums, es jau iedošu tagad to lapu, daliet, un tad es stāstīšu tālāk, kas jums dara. Pamēģiniet, varbūt kaut kā sasēsties tā, lai jums tie, kas vēlās, ja, tad varbūt darīt izstāst. Bet to lapu tā kā dalamies visu? Nē, to viņi izstāstīšu. Es ar mikrofonu, ja, pastāstīšu. Tas nozīmē, ka jāstrādā divatā. Jā, divatā vienlaicīgi. Ja? Obligāti. Es jau teicu, nē. Kāpēc nevar individuāli? Kāpēc nevar individuāli? Tāpēc mums ir vajag maz laika. Tā, laižiet vienkārši uz priekšu, katrs paņemiet, bet tie, kas vēlās to darīt, tad varat paņemt šo vienu lapu. Ja? Varat palaist arī apkārt šos krītus.
krāsas krīt. Ja? Tālāk, jādara. Tātad, ja jūs tad sveši savā starpā sēžot blakus, nekāda problēma. Pat interesantāk. Drīkst arī ar pildspalvu, drīkst ar zīmu, drīkst ar visu to visu piedali, nekāds negadījumā nav jāliek par krāsu. Tātad mūsu uzdevums ir sekojoši. Jūs vienkārši iztēlojieties, ka lapa ir sadalīta divās daļās. Tikai nevelciet svītru. Jā, uzreiz. Iztēlojieties, ka lapa ir sadalīta divās daļās. Ja rādu horizontāli vai vertikāli? Kā jūs sēžat labāk? Ja jūs šitā te varētu pagriezties, tad vajadzētu vertikāli. Tā kā jūs sēžat blakus, tad lieciet lapu. Horizontāli. Tātad jūs vienkārši šobrīd iztēloties, ka ir lapas sadalīt divās daļās, bez līnijas. Viena daļa piedar vienam, otra daļa piedar otram. Un jūsu uzdevums ir attēlot tātad vienu tēmu. Jūs pusminūtes laikā jums vajadzētu vienoties par to, kādu tēmu, piemēram, Ziemassvētku, piemēram, gada laiku, piemēram, rudens, pavasaris, dzimšanas diena, ballīte vai kaut kas tam līdzīgs. Kas jums ir pieņemams, ja? Un viss, un tad jūsu sarunas izbeidzās. Galvenais, ka jūs nepārunājat savā starpā, kā jūs attēlosiet. Ja Ziemassvētku, tad jūs nerunājat, kurš zīmēs eglīti, kā jūs zīmēs. Un tātad jūs veidojat vienu attēlu divatā. Un paralēlais uzdevums, ko jau es teicu pašā sākumā, ir, ka jūs piefiksējat, ko jūs jūtat, kamēr jūs to darat, kamēr jūs nerunājat. 5 minūtes šim darbam. Katrs savā lapas pusē uz vienlaicīgi. Sapratāt, ja? Jautājiet man, es vēl vairs. Viens zīmējums. Katrs tās nē, par to sarunu nav, par to, ka katrs savā pusē par to jāpār. 5 minūtes mums ir. Mums ir vēl 10 školā, jā. Tas ir darbām 5. Jā. Tikai viena zīme, krītiņa vai pildspalva vai kas nevis. Vienojieties par tēmu un stop. Kā? Man vajadzēs. Tas ir svarīgi, ka es zīmēju savā pusē vai es varu? Nē, par to norādījumu nav. Bet ne mazāk, jā, 5 minūtes. Šeit vajadzētu.
nav jāpublisko. Ja? Bet tad, kuras ir būtiskākās lietas, kam pievērst uzmanību? Vai jūs katrs bijāt pa savu teritoriju darbojāties? Vai jūs pārkāpāt brīvi? Vai jūs brīvi ciemojāties otra teritorijā? Un kādas bija jūsu jūtas, ka kāds brīvi ņēmās pa jūsējo teritoriju? Ko? Protams, to jau norādījumu nebija. Jo tur tas princips, vai mēs vispār sadarbojamies, vai mēs vispār dzīvojam neitrāli, mēs vispār redzējām, mēs skatījāmies uz to otru cilvēku sadarbojoties, veidojam kaut kādu komunikāciju. Jo ar acīm vienkārši vārdu nav, ja? Tad, kad, jūs droši vien varēsiet to pārunāt arī pēc tam, jo es domāju, ka mēs tuliņās liksim punktu mūsu šodienas tikšanai, bet tā, kad vissvarīgākais, vai jums izdevās vienot zīmējumus? Jā. Izdevās? Katrs savā pusē. Iedomājieties, man atnāk pie manis mamma ar savu meitu un saka, mums ir šausmīgas attiecības, meita ir iet 2. klasē, un mamma saka, ko lai mēs darām. Un tagad es viņām aicinu uzzīmēt šādu zīmējumu, es sāku satrāvo Ziemassvētkus, katru savu. Un meitene vēl 2. klases pa vidu, starp mammu Ziemassvētkiem saviem novēlu eglīšu viedredzēju. Varēja kā rūpēs šķiet. Es tāds mammu Ziemassvētkus, es nezinu, savas bet mums ir vajadzīgs saruna. Bieži vien mēs pateicoties mammas, lai varam tikt vaļā no tās ierastās verbālās valodas, paskatīties uz lietām savām lietām. Paldies jums par uzmanību. Es ceru, ka jums ir brīnišķīga pieredze, ļoti īsa, bet, varbūt ir jums kāds 1-2 jautājums. Vidēji, parasti ir tāds cilvēks, ka viņš atnāk pirmo reizi, tā ir privātās. Ja? Viņš atnāk pirmo reizi, mēs slēdzam vienošanos uz 4 tikšanās reizēm, kurām tiek izvērtēts, mēs to visu pasākumu turpinām, tad cilvēkam, nedēļ, viņam patīk,